šī sieviete ir kā nogurusī karotāja. Viņa turpina cīnīties, jo tic, ka citādi viss sabruks. Viņa vispār nekad nevar apstāties, jo bērni taču jāaudzina. Viņa netic, ka kāds viņu pasargās, tāpēc bruņas jāvelk katru dienu. Bet iekšā viņa ir pavisam nogurusi. Kad viņa saslimst, viņa raud klusi spilvenā, ne jau no slimības, bet no tā, ka visi darbi tāpat ir jāizdara. Viņa pieceļas ar trudzi, vārās virtuvē, vāc rotaļlietas, veļu, gatavo ēst, tīra un kārto visu. Un domā, vai kāds to pamana? Vai kāds novērtē? Ļoti reti. Viņa klusē, lai neviens neredzētu, cik ir smagi. Viņa tur smaidu uz sejas, lai neviens nepamana asaras. Tas nav katru dienu, bet kad pienāk brīdis, kad pienākumu kalns sakrīt vienā reizē, viņa vairs nezina, kur likties, un tomēr bruņas paliek uzvilktas. Un dziļi sirdī viņa tikai gribētu reiz sajust, kā ir būt mīlētāji arī tad, kad viņa ir vāja, kad viņa varētu saslimt un atļaut sev vienkārši atveseļoties, kad viņa beidzot varētu būt tā, kuru pasargā. Bet nogurusī karotāja to nespēja, jo viņas zemapziņā joprojām dzīvo bērnības pārliecības, iespējams tādas kā man vienmēr jāiztur, ja pati neparūpēšos, neviens cits to nedarīs, mīlestību var nopelnīt tikai ar darbiem. Un šeit var ideāli redzēt, zemapziņa nepazīst laiku. Tur pagātne un nākotne ir viens un tas pats. Un tāpēc arī šī karotāja šodien nes to smagumu no vakardienas un rītdienas vienlaikus. Tikai tad, kad šīs pārliecības tiek ieraudzītas un palaistas, prāts beidzot atbrīvojās. Un nogurusī karotāja kļūst atvērta mīlestībai un dzīvei, kur nav jācīnās vienai. Un tas notiek zemapziņas terapijā.